izskatīt 5 jautājumus. Vai šeit ir jautājumi, iebildumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, papildus darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumu. Ziņo teritoriālās un attīstības patstāvīgas komitejas priekšsēdētājs Neikšāna kungs. Lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālās un attīstības patstāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Nav. Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Otrais par zemes lietošanas mērķi piešķiršanu zemes vienības daļai. Lūdzu, Aivarkungs. Šis jautājums arī tika izskatīts teritoriālās un attīstības patstāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Trešais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes vienības platības precizēšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Sestais par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz domājamo daļu no zemes vienības un atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai. Lūdzu. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājums? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Septītais par adreses apstiprināšanu zemes vienībai un ēkām. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Astotais par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Lūdzu, Aivarkungs. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Devītais par dzīvokļa īpašuma numuru 26 skolas ielā 27A Ludzas novadā atsevināšanas procedūras izbeigšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Desmitais par nekustamā īpašuma pēc adreses Svecītes Istras pagasts Ludzas novads ar konkrētu kadastru apzīmējumu pārdošanas cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 11. par nekustamā īpašuma pēc adreses ārzemnieki Istras pagasts Ludzas novads ar konkrētu kadastra apzīmējumu pārdošanas cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 12. par nekustamā īpašuma zemes vienības ar konkrētu kadastra apzīmējumu 0,06 hektāru platībā pēc adreses Ausmiņas Cirmas pagasts Ludzas novads nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Aivarkungs. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 13. par nekustamā īpašuma zemes vienības 698 kvadrātmetru platībā Tālavijas ielā 136A Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivarkungs. Šis jautājums arī tika izskatīts un izvērtēts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 14.
par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Stālavijas ielā 73 Ludzāludzes novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivar. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmuma projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 15. par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Stālavijas ielā 73 Ludzāludzes novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivar. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 16. par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 Stālavijas ielā 73 Ludzāludzes novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 17. par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 5 Stālavijas ielā 73 Ludzāludzes novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivar. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 18. par nekustamā īpašuma Latgules ielā 242B Ludzāludzes novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivar. Jautājums tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 19. par rūpnieciskās zvejas tiesību ilgstošas nomas līguma slēgšanu komerciālai zvejai. Lūdzu, Aivar. Jautājums arī tika izskatīts un izvērtēts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 20. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2016. gadā komerciālai zvejai. Lūdzu, Aivar. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 21. par zvejas limita komerciālai zvejai 2016. gadam iedalīšanu. Lūdzu, Aivar. Jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 22. par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2016. gadam iedalīšanu. Lūdzu, Aivar. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 23. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2016. gadam iedalīšanu. Lūdzu. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 24. par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu pašpatēriņa zvejai 2016. gadam. Lūdzu, Aivar. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 25. par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā. Lūdzu, Aivar. Šis jautājums tika izskatīts komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 26. par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu ziņot sociālo izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Mekša kungs. Lūdzu. Jautājums ir izskatīts komitejās. Lūdzu apstiprināt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 27. par grozījumu Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. Lūdzu, Edgars. Arī jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 28. par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Lūdzu, arī jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 29.
par Ludzas novada izglītības stratēģiju 2016. un 2022. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Arī šis jautājums izskatīts visās komitejas sēdēs. Lūdzu apstiprināt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 30. par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos numuru 25 par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Arī šis jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu apstiprināt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 31. par ēdināšanas izmaksu normu noteikšanu izglītojumiem un atbildīgiem pedagogiem, kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, festivālos, sporta sacensībās un projektos. Tātad šis jautājums ir skatīts, diskutēts, vai ir tagad kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 32. par pamatlīdzekļu norakstīšanu. Arī šīs jautājums ir skatīts komitejā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 33. par debitoru parādu norakstīšanu. Arī šīs jautājums speciālisti ziņoja mums skaidroja, vai ir kādi jautājumi tagad? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 34. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Šis jautājums arī tika skaidrots un argumentēts, vai ir kādi jautājumi tagad. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 35. par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Arī šīs jautājums ir skatīts komitejā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 36. par 2011. gada 11. oktobrī noslēgtā nedzīvojamā telpu nomas līguma konkrēts numurs pagarināšanu. Šis jautājums arī ir skatīts komitejā, un arī Ainas kundze paskaidroja, vai ir kādi jautājumi tagad. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 37. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgulas ielā 28A Ludzas novadā. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi tagad? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, tātad 14 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, ja? Lēmums ir pieņemts. 38. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šis jautājums ir skatīts komitejā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība. Pirmais jautājums par zemes platības apstiprināšanu. Ziņo zemes ierīcības inženieris Kušnera kungs, lūdzu. Šī kateģijas 3. februārī ir saņemts valsts zemes ierīcības vienās nodaļas iesniegums lūgumu apstiprināt zemes ierīcības blakus zemes vienībai, šī zemes vienība pašvaldībai piekrītoša, bet blakus zemes vienībai, kad ievadījis zemes tiesas plāns un ievadot izrādījies tagad, ka tā platības samazinājās uz 1,9380 Līdz ar to mums ir jāapstiprina un jāiesniedz lēmums ar grafisko pielikumu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Otrais par Ludzas novada izglītības iestāžu optimizācijas plāna 2016. un 2022. gadam apstiprināšanu.
ziņot. Domas priekšsēdētājas vietnieks Mekša kungs, lūdzu. Mēs esam apstiprinājuši mūsu izglītības stratēģiju, bet arī ir prasība apstiprināt ar atsevišķu lēmumu optimizācijas plānu. Tas arī ir stratēģijā esošais, tikai viņu jāpieņem atsevišķus lēmumus. Tāpēc arī sagatavots lēmumu projekts, lai mēs sēdē apstiprinātu. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 3. par nekustamā īpašuma Ozolapas Istras pagasts Ludzas novada 2. izsoles rezultātu protokola un 3. izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Arī lūdzu Edgara kungs. Šī gada 24. februārī tika rīkota nekustamā īpašuma Ozolapas izsole. Neviens pretendents nav pieteicies, un arī ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt šo otrās izsoles protokolu un rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu. Un arī otrs punkts sagatavots arī virzīt šo īpašumu, apstiprināt 3. izsoles sākuma cenu 155 945 €60. Komisija izvērtējot situāciju, iesaka rīkot šo 3. izsoli ar augšupējošo soli un samazināt sākuma cenu par 20%. Iepriekšējā sākuma cena bija 194 932 €. Tā pirmā sākuma cena. Un tagad arī sagatavoti izsoles noteikumi, rīkot izsoli 2016. gada 14. aprīlī 13. Un izsoles soli mēs piedāvājam 1000 €. Tad 155 945 €60. Tie ir, atgādināšu, ka ir 2 zemes gabali Istras pagastā, viens 28,8 hektāri platībā ar noteiktu kadastra numuru, tā skaitā 20 hektāri meža zemes un 29,9 hektāri platībā, otrs zemes gabals ar noteiktu kadastra numuru 24,3 hektāri meža no tiem. Redziet, ka tomēr laikam izvērtējot tā cena bija pa lielu, ka neviens interese bija, bet pieteikties nepietiek. Jā, lūdzu, jautājums. Jums certificēts vērtējums, jā? Protams. Jūs teicat, ka pa ļoti augstu cenu? Nē, bija vērtējums, ir novērtēts, bija 194 000, jā, un tur plus, cik es teicu, un mēs rīkojām vienu izsoli pa to sākotnējo summu, jā, pēc tam mēs arī nesamazinot, tur solis pat bija paaugstināts, arī nepieteicās neviens, un pagājušo reizi mēs samazinājām uz 10%, bija 184 000, un solis 5 000. Redziet, ka tomēr, laikam, reāla situācijā rāda to, ka tā cena ir pa lielu. Redzēsim, izsoli parādīs 155 sākotnējā, un tad jau var. Interese ir, bet uz pieteikšanās brīdi ne, jā. Es domāju, ka kolēģi no mūsu puses, neviens mums nepārmetīs, ka mēs vienkārši nedomājot uzreiz tur piekritām cenas samazinājumam, jo mēs tomēr arī otrajā reizē mēs ieturējām pauzi un atkal aizgājām ar tādu pašu vērtību, un tikai pēc tam pa 10%. Un uz doto brīdi es arī tagad atbalstu komisijas šo lēmumu virzīt uz domu ar 20% samazinājumu, jo ja reāli, ja tas izrādīsies, ka tā drusiņa zema cena, tad būs atkal interese un vienkārši izsoles rezultātā tiks pacelta tā cena, bet citi varianti neredz. Citi daudzi, kuri arī interesējušies, viņi min to, ka koksnes cena kā tāda ir samazinājusies uz šo brīdi, pieprasījums ir mazāks, un līdz ar to arī nav tik lielas intereses no tiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar kokapstrādi. Izvērtē arī to, ka, laikam, kādi būs ieguvumi. Ir risks vispār palikt zaudējumos no šo, laikam, sākotnējā cenu, cik te bija te interesi. Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par, tad 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts.
Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzas novadā iegādi. Šeit ziņos domas priekšsēdētājs vietnieks attīstības jautājumos Meikšāna kungs, lūdzu. Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi maksāt nespējīga SIA Lineks administratora Jāņa Ozoliņa lūgumu izvērtēt iespēju iegādāties nekustamu īpašumu, kas pieder maksāt nespējīgai SIA Lineks. Īpašums sastāv no zemes gabala 8,97 hektāru platību, no 8,97 hektāriem. Uz zemes gabala atrodas arī ēkas, kopā ir 19. Tātad nekustamais īpašums atrodas Ludzas pilsētas teritorijā un atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojumam zemes izmantošanas veids ir rūpniecības apbūves teritorijā. Nekustama īpašuma iegāde būtu nepieciešama arī turpmākai sakārtošanai un attīstīšanai, kas varētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti. Nekustama īpašuma iegādē nepieciešama summa ir paredzēta arī mūsu pašvaldības budžetā, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kā iegādāties maksāt nespējīgas SIA Lineks piederošu nekustamu īpašumu, kas sastāv no zemes gabala un ēkām, un pilnvarot domas priekšsēdētāju parakstīt nekustamu īpašumu pirkuma līgumu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jo mēs par šo jautājumu ar jums diskutējām pirms budžeta pieņemšanas, ja? Mēs esam runājuši, mēs arī esam deklarējuši, ka mēs redzam to kā mūsu Latgales speciāla ekonomiskās zonas teritoriju. Līdz ar to būs arī iespēja piedāvāt potenciāliem investoriem pēc šīs teritorijas sakārtošanas. Ja? Tad lūdzu, ja nav jautājumu, piedāvāju balsot, kur ir par, 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 5. par Ludzas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmuma par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. gada 30. septembra sēdes lēmumā, protokols numur 26, paragrāfs 29. par telpu nomu, protokols numur 23, 22. paragrāfs papildināšanu. Tātad ziņojums ir sagatavots lēmuma projekts, pamatojoties uz veikto kalkulāciju par telpu nomu. Telpu kalkulācijā ir ietvertas visas tekošās gan izmaksas, gan nolietojuma summas, gan elektroenerģijas padeve, gan ūdens kanalizācijas, atkritumu izvešana, gan saimniecības preces. Ļoti sīka kalkulācija ir izveidota ar domu, jo tieši lauku teritorijā tagad ļoti aktīvi darbojas mācību firmas vai mācību, kā var vēl pateikt, iestāde tā pavisam nav, drīzāk tā ir vienkārši firma, kas piedāvā izglītojošos pasākumus valsts nodarbinātības aģentūras ietvaros. Ja? Viņi vada dažāda veida kursus, ko dod iespēju lauku cilvēkiem piedaloties, arī tad saņemt atbilstošo stipendiju. Un viņiem tā maksa, viņi piedāvā mums iznomāt mūsu telpas, līdz ar to mums jāapstiprina maksa par 1 kvadrātmetru 1 stundā. Tas jau ir valsts kontroles arī uzstādījums, kā jāveic šo kalkulāciju, par kādām vienībām. Un jūs redzat, ka te Cirmas pagasta pārvaldes ēka ir par 1 stundu, par 1 kvadrātmetru ir 0,02 eiro, tas nozīmē 2 eiro centi. Bet tas ir par 1 kvadrātmetru. Ja viņi, piemēram, ņem zāli, tad atbilstoši reizinās aiz kvadrātmetru, no kvadrātmetru skaitu, reizinās ar stundu skaitu, un tad sanāk, cik dienā tā firma jāmaksā. Ja. Te ir Veclabada, Mirza, līdzīga situācija, bet nedaudz atšķirīga ir situācija par Midlinieka ielā 34A. Tā ir mūsu Ludzas 2. vidusskola, ēdam zāles izmantošanas privātā rakstura pasākumiem. Ja. Šeit ir 1 stunda, 5,86, arī kalkulācija ir
pievienota klāt. Un arī tāpat ir visas izmaksu pozīcijas ir ietvertas un sadalītas uz kvadrātmetriem, uz dienu skaitu, uz darba stundām. Un līdz ar to arī ir saņemta šī nomas maksa par telpu izmantošanu par 1 stundu ir 5,86. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts arī. Papildus darba kārtība arī ir izsmelta. Paldies! Bet vēl arī būs slēgtā daļa nedaudz pārnāks, ka tūlīt vēl atnesīšu dokumentus, ko kabinetes.